Esiet sveicināti, skatītājs. Un sveiciens arī puišiem, ja tādi skatās. Man bija šodien tāda doma parunāties par veselību. Tā kā mēs šeit īsti komunikāciju nekādu neesam izveidojuši, tad es, jūsu atgrieznisko saiti nesaņemu. Varbūt kā veselības tēma būs pietiekami interesanti, lai par to varētu sākt arī dalīties, savās pārdomās. Es no savas puses varu tikai pastāstīt, kā tas ir man, kā es skatos uz veselības jomu, uz medicīnu, uz ārstēšanos. Kaut kā tā. Sākšu visu ar to, ka, es teikšu tā, man mājās nav aptieciņas. Man gan ir kastīte ar sarkano krustiņu virsū, bet tur man ir marlas saites, krems, kas palīdz noņemt zilumus, mūsu pašu, es domāju, diezgan pazīstamā evijas ziede, kas palīdz pušumiem labāk dzīt. Plāksteri, mjānu gadījumā sanāk noberst kādu kāju pārgājienu laikā. Būtībā vairāk tur nekā tāda arī nav. Ir vēl vecais labais termometrs, bet to es arī pārāk bieži nelietoju. Zāles es nekādas nelietoju ikdienā. Arī vitamīnus nē. Nekāda uzturbagātinātāja netiek no manas puses lietoti. Esmu tos neskaitāmas reizes it kā kaut ko sākusi, bet, man nav pārliecības, ka man tas viss tiešām jādara. Jo es šeit tēmā, teikšu godīgi, es balstos uz pārliecību un tādu, iekšēju sajūtu, Es vados pēc savām sajūtām. Tas ir lielākais orientieris, Tad, kad ārsts man arī kādreiz kaut ko izraksta vai liek dzert, es vienmēr ieklausos savā ķermenī. Ko ķermenis saka? Kā es jūtu, vai man patiešām to vajag un cik daudz man vajag? Es neko nedaru, šajā ziņā esmu ļoti neapzinīgs cilvēks no mediķu viedokļa raugoties, jo es nekad nedzeru antibiotikas. Un, godīgi sakot, es neredzu arī lielu vajadzību pēc viņām. Pie savu ģimenes ārsta esmu bijusi ārkārtīgi reti. Un man ļoti patika mana ārste, kuras šobrīd, diemžēl, jau vairs nav šai pasaulē. Viņa vienmēr parunājās un apjautājās, kā man klājās, kas man jauns dzīvē. Ja es gadījumā tomēr ar kaut ko saslimstu, ko tad es lietoju? Kā es sev ārstēju? Viņa nekad neieteica man, ko man lietot, bet drīzāk jautāja, bet ko tu pati dari? Un tas man vienmēr pārsteidza viņā. Tas bija cilvēks, kas nekad neuzspieda, ka vajag ar kaut ko iet un vakcinēties. Un es vēl joprojām esmu dzīva, Tālāk mani pašas novērojumi. Ir cilvēki, kuri slimo ar kaut kādām slimībām, kas viņiem, no tām vienkāršākajām, kas viņiem ir tādas, plus mīnus regulāras, Man visu dzīvi tās ir iesnas. Nevar teikt, ka viņas ir regulāras, bet tas ir tāds vienīgais, kas gandrīz man uzbruka,
Tāpat laikā ir cilvēki, kuriem vairāk ķerās rotavīrusi, jā, visi šie te vēdera vīrusi saucamie. Ir kam ir angīnas, ir kam vairāk klepus, jā, bronhos tās problēmas. Es to saprotu tā, ka katram cilvēkam, protams, ir kaut kāda nosliece, bet man negribās teikt, ka nosliece uz kaut kādu slimību. Es to formulēšu šobrīd savādāk. Mums ir katram individuāli ķermenis izlēmis, kā viņš risinās problēmas. Caur kādiem simptomiem. Es arī turpmāk dalīšos par veselības tēmu tā plašāk, jo šobrīd esmu sākusi mācīties jauno vācu medicīnu, kuras pamatlicējs doktors Rīgsgerts Hammers pagājušā gadsimta, nepateikšu tā, 70. gados laikam, saskārās ar traģēdiju savā ģimenes dzīvē. Viņa ar sievu abi zaudēja savu tā kā vienīgo dēlu. Un viņi abi saslima ar vēzi. Hammers pārbaudīja visu iespējamo, ko viņš varēja izdarīt. Un konstatēja, ka ģenētiski viņam nevajadzētu bijis slimot ar vēzi. Tad viņš sāk meklēt savādākā virzienā, kas varētu palaist šo procesu. Viņš pats bija ārsts, onkologs, ķirurgs. Līdz tam viņš bija vairākus patentus patentējis, skalpeli, tādu īpašu skalpeli, ar kuru griežot brūce neasiņo. Viņš rūpējās par to, lai šīs te ķirurģiskās operācijas būtu pēc iespējas labāks un veiksmīgāks. Tas viņam bija svarīgi. Un lūk, viņš sāk analizēt, kurā brīdī viņš saprata, ka viņam sāks kaut kādi simptomi, kas pirms tam notika, kā viņš jutās. Cilvēks vienkārši, varētu teikt, vēroja notiekošo, savā dzīvē. Un viņš nonāca pie secinājuma, ka tā traģēdija, kuru viņa ar sievu piedzīvoja, šis te dēla zaudējums, protams, ka uz viņiem atstāja ļoti lielu emocionālu iespaidu. Tas bija šoks viņiem abiem. Un tieši šāds te šoka moments, ja viņš ir ilgstošs, ja cilvēks nezina, kā atrisināt šo lietu, vai nevar viņu atrisināt kaut kādu konkrētu laiku posmu, tad mūsu ķermenis nāk mums palīgā. Es vienmēr esmu zinājis, ka ķermenis mums ir palīgs. Un ka mūsu ķermenis ļoti labi dzird un saprot visu, ko mēs ar jums sakam un domājam. Un viņš uz to reaģē. Es par to esmu pārliecinājusies savā dzīvē nereiz vien. Un arī doktors Hammers tieši tāpat pārliecinājās, ka viņš, protams, izsēroja dēla zaudējumu un tad sāka darīt atkal savu pamatdarbu. Un tajā brīdī, kad viņš tos sāka tā kā atgriezties atpakaļ ikdienā, viņam radās simptomi, kas viņu aizveda pie ārstiem, un kāds cits dakteris viņam uzstādīja diagnozi, ka tas ir vēzis.
Un viņš saprata, ka tas stress, tā traģēdija bija tik intensīva, ka psihe netika ar to galā, nevarēja saprast, kā atrisināt šo te bēdu. Un tad ķermenis nāk palīgā un saka, nu labi, ja tu nevari atrisināt to savu psiholoģisko problēmu, es tev nākšu palīgā un palīdzēšu viņu izdarīt fiziskā veidā. Ķermenis palīdz psihei pārvarēt stresu. Tāda ir simptomu jēga, kurus mēs jūtam savā ķermenī. Visa šī rezultātā dakteris Hammers atklāja 5 bioloģiskos likumus, kuri darbojas kā pulkstenis. Tu taču, mīļais klausītāji, arī nešaubies par to, ka gravitācijas likums strādā, vai ne? Nu, viņš strādā. Mums neienāk prātā domāt, ka pēkšņi kaut kādā brīdī viņš varētu sabojāties, ja? Un cilvēki kaut kur, es nezinu, Austrālijā, piemēram, varētu sākt krist nost no zemeslodes. Vai āboli pēkšņi vairs nekritīs zemē, bet lidos augšā kosmosā. Tā taču nav, vai ne? Tad kāpēc mēs atļaujam sev iestāstīt, ka tiklīdz jautājums skar mūsu pašu ķermeņus, tā tur var sagaidīt visādas debes brīnumus. Kaut kādas nepareizās šūnas, kaut kāda mutācija nesaprotama, kaut kādi gēni, sabojāti gēni, kas viņus ir sabojājis, kāpēc, lai viņi bojātos. Tad daļa dabas likumu darbojas, bet, ja runa par cilvēkiem, par bioloģiju, tad viņi pēkšņi vairs nedarbojas. Tad var būt gan tā, gan šitā, ja? Un visu laiku cilvēkam liek justies kā nabaga vīrusu vajātam zvēriņam. Visu laiku no viņiem izvairīties, sargāties, obligāti potēties, nedod Dievs, lai nekas nenotiek. Es pateikšu godīgi, man šie teksti ir dziļkāitnājuši jau no bērnības. Es tikai nevarēju nevienam pierādīt, ka tas ir absurdi šādi domāt. Bet, es esmu cilvēks, kurš uzticās tām savām iekšējām sajūtām. Lai ko man kāds teiktu, es vienmēr ieklausīšos ķermenī. Vai viņš tam piekrīt. Un kad saka, ka tev ir obligāti jāsapotējas pret to pašu nelaimīgo gripu, tad es nevaru saprast, kādēļ man to darīt. Gripa, tas, ko mēs saprotam ar gripu, tie simptomi, es viņus neredzu nekā bīstamus, nekā kaut ko ļoti sliktu. Es dzīvoju ar 100% pārliecību, ka mans ķermenis ir Dieva radīts, labi augstākā saprāta vai, dabas, ja? Evolūcijas gaitā dabā viss izdzīvo tikai tas, kurš ir spējīgs pielāgoties. Tātad ķermenis ir evolucionējis tik tālu, ka viņš pats saprot, ko viņš dara. Un viņš tiek ar visu galā. Un mans, kā cilvēka, iekšējais pienākums ir netraucēt tam ķermenim pašam sevi atveseļot. Viņš nav jārastē tas ķermenis. Viņam nevajag traucēt. Ja man ir iesnas, tad jā, tā tad ķermenis uzskata, ka kaut kas ir lieks un tas ir jādabūna laukā. Lai tas viss arī iztīrās. Nekādu neesmu smērējusi, nekādus rinogēlus. Tā sajūta nav patīkama, kaut ko tajā degunā iesmērējot, tāpēc es nekad savam ķermenim neesmu pārdarījusi.
jo dabiskāku mēs viņu saglabājam, jo labāk viņš prot tikt galā ar visiem simptomiem. Tad, kad man ir gripa, tad tie ir 38,5 temperatūra. Tās ir 3 dienas, kurās es vienkārši guļu, daudz dzeru ūdeni vai tēju vai dzērveņu morsiņu un vienkārši guļu. Priekš manis tas ir pats foršākais laiks. Es oficiāli drīkstu 3 dienas gulēt un nekāpt no gultas ārā un neiet ne uz kādu sasodītu darbu. Es atguļos, atpūšos, arī no cilvēkiem apkārt. Vienkārši ideāli. Es nesaprotu, kādēļ man no tā visa būtu jābaidās. Jā, ir paaugstināta temperatūra, jā, dažreiz bišķīt sāp galva, dažreiz acis reaģē uz gaismu, un vēl kaulus laužu. Muskuļi sāp. Jā, bet kaut kā to visu var mierīgi pārdzīvot. Var paskatīties kādu labu filmu, ja vien spēj tās acis noturēt vaļā un, vienkārši tiešām atvilkt telpu no darba, kurš sakrājies. Es šādus brīžus novērtēju. Un tas, ko es gribu teikt, ka pastāv šie te bioloģiskie likumi, kuri, viņi darbojās. Vai viņus cilvēks zina vai nezina, viņi darbojās. Tieši tāpat kā ar gravitāciju. Mēs varam par viņu zināt, varam nezināt. Viņi taču tik un tā strādā. Bet ir viena nianse, ja mēs salīdzinām dzīvniekus, bet dzīvo dabā, kas dzīvo. Un ja mēs salīdzinām cilvēku, ar ko mēs atšķiramies? Mēs tomēr atšķiramies ar to, ka mēs intensīvi domājam. Dzīvnieki tik daudz nedomā. Dzīvniekiem šis process viss ir tāds instinkta līmenī. Jā, dzīvniekam kaut kur sāp, viņš paguļ atpūšās, viņš neko nedara. Cilvēks, jā, viņš ir slims, viņam kaut kur sāp, bet taču ir jāceļ. Labi, ja ne komunisms, tad vienalga, firma nomirs bez manis, man jāiet uz darbu, man jāstrādā, esmu neaizvietojams. Aizvalkās tāds pusslims uz darbu un tad tur mocās. Protams, ka tādā veidā mēs ķermenim izārstēties nepalīdzam. Mēs viņam šo procesu traucējam un pagarinam. Un tad kādas tur komplikācijas pēc tam vēl mēs sev radam, tā jau ir mūsu atbildība. Ja mēs tiešām saprastu, ka tad, kad kaut kur sāp, nekur nevajag iet, bet vajag vienkārši atpūsties, mums visi simptomi būtu daudzkārt mazāki, vājāk izteikti, un mums nebūtu tā jācieš. Par to, kas un kāpēc tā ir, es runāšu citā reizē, ne tagad, bet tas galvenais, ko es gribu teikt, ir tas, ka ir jābeidz pirmkārt baidīties, ir jānotic tam, ka daba nav ļauna, viņa nevienu no mums nogalināt negrib. Dabā nav ļaunuma kā tāda, tur vienkārši ir savstarpēja sadarbība vai simbioze. Tur viens dzīvnieku veids palīdz citiem, kāds kādam ir par barību, bet tajā nav ļaunuma, tā vienkārši ir dabā iekārtots. Tie paši nelaimīgie vīrusi, ja, par kuriem tā tiek runāts, viņiem nav uzdevums mūs nogalināt. Tas viss patiesībā ir pavisam savādāk. Jautājums, vai mūsu domāšana ir tik elastīga,
lai mēs varētu sākt pieņemt kardināli citādāku skatījumu. Tas gan būs lielais izaicinājums. Tas pats Covid laiks. Cilvēki reāli būsim godīgi, cilvēki tik iebaidīti. Tas bija tāds eksperiments. Pārbaudīsim, paskatīsimies, kā cilvēki reaģēs. Vai viņus ir iespējams kontrolēt šādi vai nav. Izrādījās, ka ir iespējams kontrolēt ļoti pat labi. Ziniet, patiesība ir tāda, ka uz planētas Zeme tomēr eksistē divas pretējas nometnes. Ir gaisma un ir tumsa. Un nevis tā kā vienkārši diena un naktis, bet ir cilvēki, kuri apzināti kalpo gaismai, cenšoties nest cilvēcei zināšanas, dziļākas zināšanas, tīrākas, patiesākas. Un ir cilvēki, kas tikpat apzināti cenšas šo procesu bremzēt, apkarojot visus tos, kas varētu kaut kā palīdzēt cilvēcei. Atcerēsimies kaut vai inkvizīcijas laikus, ja? Ko tad apkaroja? Zāļu sievas, vai ne? Cilvēks, kas varēja palīdzēt cilvēkiem ārstēties savādāk, ja? Dabiskāk. Tagad tas nedaudz varbūt izskatās savādāk, bet ideja jau ir palikusi tā pati. Kad tieši tādas pašas domas man rodās tajā brīdī, kad es redzu, ka kāds izmisis vecāks vāc ziedojumus savam bērnam, kuram ir kāda onkoloģija un kur ir pateikts, ka jābrauc uz pasaules otru galu, lai maksātu pasakainas summas par terapijām. Šīs terapijas absolūti nav vajadzīgas, un viņas gala rezultātā ļoti bieži neko arī nedod. Taču stress, līdzekļi ieguldītie, pārdotie īpašumi un tā tālāk, tas viss bēdu ielai atklāja, ja uz to tā paskatās. Vai tiešām Dievs tā to būtu bijis paredzējis? Man kaut kā nešķiet, ka tas būtu reāli bijis. Tāpēc ir jābūt dziļākām zināšanām, lai varētu atļauties kaut ko nedarīt. Piemēram, kā manā gadījumā. Neturēt mājās pat pretsāpju tabletes, jo viņas man reāli nav vajadzīgas. Man šobrīd ir 55 gadi. Es esmu izdzīvojusi. Kad es eju pie zobārsta, es arī viņai lūdzu, to špricīti man lūdzu netaisīt. Jo es negribu nekādas liekas zāles. Man no viņām reāli pēc tam ir kā narkomānam lomkas, jo ķermenis nav pieradis pie medikamentiem. Dabai nevajag vārguļus. Tas ir fakts. Bet dabai vajag tos, kas arī nebaidās no viņas. Kas dabiski spēj pielāgoties videi, iziet kaut kādas stresa situācijas, iemācīties viņas atrisināt, pie tam radoši pieiet šai lietai un dzīvot tālāk. Dabā visam ir ļoti liela jēga. Tāpēc es ieteiktu, ja runājam par veselību, saprast, ka nekāda ideālā tableta neeksistē. Tas nebūs iespējams. Atrast kaut kādu tādu brīnumu līdzekli, kas palīdzēs pret visu un nekas pašam ar sevi nebūs jādara. Nē. Cilvēka uzdevums uz planētas Zeme ir attīstīties, augt iekšēji,
nu tātad šajā garīgajā izpratnē, ja, kad mēs apgūstam kaut kādas jaunas īpašības, ja, savā raksturā attīstam, un arī ķermenis attīstās. Arī viņš tātad iemācās pielāgoties apkārtējai videi un labāk mums kalpot. Tātad arī viņam ir jāmainās un jātransformējās. Un arī domāšanai ir jāmainās. Tā jākļūst plašākai, jāspēj redzēt lietas plašāk. Jā. Jāpieļauj, ka vienlaicīgi drīkst pastāvēt divi pilnīgi pretēji viedokļi. Vai katrai medaļai ir divas puses, jā. Ir jāspēj saprast, ka gan dzimšana, gan nāve, tā ir vienai medaļai divas puses. Nav tā, ka kaut kas ir labāks, kaut kas ir sliktāks, jā. Es gribētu teikt, atgriežoties pie stāsta par labo un ļauno, ka jā, ir spēki, kas tiešām vēlās cilvēcei to visu sabojāt. Iedzīt viņus dziļāk bailēs, lai spētu labāk kontrolēt. Visi, gan kristieši, gan budisti, gan jebkuras citas reliģijas piekritēji gaida to savu mesiju vai kā saka, Kristus otro atnākšanu, jā. Zinātniski to sauc par kvantu lēcienu, jā. Par jaunās pasaules rašanos. Jā, mēs būtībā stāvam uz jaunās pasaules sliekšņa. Tā pasaule būs pavisam atšķirīga. Tajā vairs nebūs vietas tādam ļaunumam, kāds tas šobrīd ir, karu veidā, kaut kādu vardarbību, pilnīgi bezjēdzīgu, mazu bērnu izmantošanas ziņā. Tam visam nav nekāda pamatojuma būt. Tas ir ļaunums tīrā veidā, jā. Citu cilvēku pakļaušana. Jaunajā pasaulē nekā tāda nebūs. Citādi jau to nesauktu par zelta laikmetu. Un kā pirms katras rītausmas, tas laiks pirms saule aust ir pats tumšākais. Tādēļ jāsaprot, ko tas mums nes.